30. Pašlaik, manuprāt, ir augstākā diena, kāda šeit esmu bijusi, un ir 7 grādi. Šis ir man outfit check. Visas. Jāka, džempers, krākls. Un vēl viens džempers. Es pagulēju 3 stundas, bet tas bija labs 3 stundas. Un tagad mēs brauksim ar taksi ļoti tuvu, lai satiktu visus pārējos modeļus un braukt tālāk ar minibusu uz citu pilsētu, kas stundu attālumā, tā kā varbūt sanāks vēl stundu pagulēt mašīnā. Mēs tagad uzmērījām visas klaiķis, man 4 klaiķis, un viena no tām ir vislielākā, tā kā es pušu pirmo, man ir ļoti bail, bet tā pirmā klaita ir ļoti milzīga un smaga, viņas var kā 25 līdz 30 kg, un man ir jāstāv uz ļoti smalkām, bet lielām augstspējušu kurpēm, un es tajā klaitā nevaru vispār pelpot. Tā kā vispār man sākās panika no tā, ka nevaru pelpot, es ceru, ka viņi kaut ko tur piešūs, bet es nekad neesmu atklājusi šovu. Tāpēc man bišķi bail, bet es domāju, ka būs ļoti skaisti, ļoti skaisti šīs drēbes. Tagad brokastis ir kafija un burgerīši. Aizsāc Zoltiju McDonald's. Ko pabeidz likt make-upu un šos lietiņus. Man izstās ļoti zivs acis uz tām smoky eyes. Un tagad mēs ejam vēlreiz piemērīt un taisīt bildes aizskatiem. Mēs tagad fotografējamies un taisam visādus video priekš social media. Un man ir šāds ļoti skaists kronīts, bet viņš ļoti spiež, jo tur daudz mazās sprādzītas. Un no viņām ļoti sāp galva. Viņš ir bijis kādu pusstundu, es ceru, ka man viņu noņems, jo citādāk būs ļoti sāpīgi drīz. Платье вообще красивое, конечно. А это вот этот мужик, это он создал? Да. Вообще тебе респект. Давайте я сниму. Допрос. Интервью. По-русски? Okay. How you feel? How are you Very happy. yourself? Beautiful. So beautiful dresses and good team. Что ты делаешь на шоу? Открываешь? Да! Я думаю, это открываю. Да, я первая буду. Ну, я нервничаю. Реально? Да. Чё? Потому что это платье очень тяжелое. У меня эти каблуки. Но это не те. Мне эти сейчас. Да, вот эти, они ужасные. Все. Вот сегодня мы будем... 温馨提醒各位工作人员，稍后的时间我们即将。Kādai meitenei būs spārniņi. Wow! Man pēc šī šova būs pacelšies standarti par to, kādas kāsas es gribu, jo šis ir vienkārši magical. Yes. Okay, we will stop here. Mēs pabeidzām mēģinājumus un tagad nāksim ēst pusdienas. Cerams, ka būs kaut kas cits, kā McDonald's. Tagad ir pusdienas. Oh, it's so beautiful. Un, jā, nezinu, kas tur, te jau redzēs. Ok, garšo kā kotleta, garšo kā cūgaļas, garšo kā vistas kotleta kopā ar tunci. Хочу полюбить кубалишку. Man tā patīk, ka es varu runāt latviski, un neviens man šeit nesaprot. Šeit ir 99% krievietis un tieši ķīnietis. Cerams, ka šeit nav tāda viņa. Это не собака? Не, кошка. Es tikko nogāju mēģinājumu šajā saitā. Un
Es ļoti ceru, ka viss būs ok, jo kā manas pamēģināt uz ļoti augstām kurpēm, uz kurām es knapi varu pastaigāt, paņemt vēl 30 kilogramīgu kleitu, kuru jums visu laiku spiež kuņģi, un jūs gribat izvēmties. Tagad es pat vairs nejūtu šīs sāpes, kas man visu laiku bija šeit. Es jūtu tikai to, ka es nevaru paelpot un to, cik smagi viss ir. Bet, nu, kā sakas, kā es jums prasu upurus, cerēsim, ka būs skaisti. Wow, kas tikko notika? Tur atnāca tāda ļoti bagāta ģimene, izties tā kā karaļa ģimene, un viņam bija tāda ļoti skaista meitnīte, kādi 10 gadi. Un viņa pienāk pie manis no visiem, un viņa man saka, wow, ļoti ideālā angļu valodā. Tu esi tik skaista. Un tāda, tu esi tik dieva, cik tu svēr. Un tad vienkārši man tomēr teica, ka es esmu skaista. Un tāds, she made my day, bet man arī tāds, es nezinu, ko vēl, un tāds, tu arī esi nereāli skaista. Un tad viņa tāda, no kurienes tu esi? Es saku, Latvija. Un viņa tāda, wow, jums ir ļoti skaistas pilis un kuldīgas pils. Un es tāda, neviens šeit nezinu, kur ir Latvija. Kas ir Latvija? Un man tāds, wow, tu esi tur bijis? Un tāda, jā, es biju katrā valstī. Un viņa bija tik mīlīga, ļoti šai. Viņa visu laiku man teica komplimentus. Un tagad es atnācu stulti, un te jau ir sanākuši viesi. Un tiem viesiem ir vēl skaistāks kleits nekā tās legal kleits. Un tā kā man ir sajūta, ka es būtu kādā bagātnieku ballē. Tā kā visi izstās tik rich and beautiful. Tagad man sāk parādīties uztraukums. Mums vēl ir 1 stunda līdz šovam. So, jā. Vismīlāk, un tad jau redzās, kā ir. Tikko viņi atkal pie manis pienāca, viņi pateica, man šķiet, ka Baltija ir tik skaisti, un ka visi aziāti ir nesmuki, jo mums ir nesmuki deguni. Tā kā, ko man viņai pateica? Man tāds, nē, tev ir ļoti skaists deguns, un es vienkārši biju speechless. Drīz sāksies šovs, tāpēc sēžu šajā kleitā, kurā nevaru pelpot. Un ceru, ka viņš sāksies drīz. Mēs tikko pabeidzām šovu. Ar pirmo smago kleitu bija ļoti traki. Man likās, ka es ļoti trīcu, bet gaļāk video neredzās. Как ты чувствуешь, как было? Великолепно! Только, блин, оно у меня большое. Видите, у меня талии ни хера нет. У меня талия 60 сантиметров, так что потому что ты такая. Вот у тебя нормально, у тебя все прекрасно. I'm ready to go home. Wow, mēs tikko pabeidzām arī visu fotografēšanos ar visiem viesiem un visādi TikToks uzfilmēm, un viņi jau parādīja, ka ir izliktas pirmās bildes. Viņas izstāsta kā no AI. Wow, šis ir noteikti viens, es domāju, pats mans mīļākais šovs, kāds man bijis. Re, kur mūsu busiņš, mēs gaidām visas meitenes un brauksim mājās. Nav tālu stunda, bet man šeit ir skočs, ar ko man līmēja šīs lietiņas. Un viņš man ir noplēsis jau tik daudz matus. Tā kā jāgaida līdz mājām, kad iešu dušā. Bet, jā. Es pavisam aizmirsu, ka es piecēlos 4 no rīta. Vispār diezgan forši ātri paskrēja, nebija daudz jāgaida. Visu laiku kaut ko darījām un yes. Mēs tagad ejam ēst hotpotu. Kaut ko tam līdzīgu, ļoti garšīgi. Redzēs, kā ies. Un mēs tagad atnācām uz šo hotpotu, kur pats sataisi. Izvēlēs kādu zupbāzi, paņēma spicy, un tagad man viņu uztaisīs kādās 3 minūtēs. Не 17. Da? 17? Wow. Mēs tikko pēdām, ļoti pārēdāmies, ejam uz mājām, un tad tagad braukā liels mašīnas un manas mašīnas. Labrīt! Pulkstens ir 9:40. Es tikko iznācu no dušas, lai arī man tāpat nesnāca nomazgāt visu make-up no vakardienas. Vakar atbraucu mājās, mēs pēdām un es vienkārši atlūdzu. Bet tagad ir laiks celties, sataisīties un iet uz mazo 2 stundu darbiņu priekš rotas lietām. Es domāju, ka būs forši, ātri
Un pēc tam man būs brīva svētdiena. Es noņēmu acis, cik varēju make-upu. Un sapratu, ka šis izstādes diezgan ļoti šausmīgi un ļoti piepampas priekš tā, ka man būs rotas lietu darbs, jo tas parasti notiek ap seju un rokām. So, lai es neizcītos kā kaut kāds pulpēdis, es uztaisīšu ātri, lai arī man vispār nav laika, man vajadzētu iet ārā no mājas pēc stundas. Nu, it kā ir laiks, bet man vēl maķiāžā vai. Jā, es pataisīšu kaut kādu deeper skincare, kā es parasti daru, so quasha. And, yeah, man ļoti patīk šis serumiņš un šis krēms, kuru ir kaut kāds Black Snail Original Cream Secret Key. Šis krēms, es viņu netīšām atklāju, kad atbraucu Ķīnu, jo man bija atsūtīts no ISL adventa kalendārs visādiem K-Beauty un K-Skincare produktiem pirms kādiem 2 gadiem. Un es tur daudz ko izmantoju, jo daudz ko es zināju. Un šo brendu, un šo es vispār pirmo reizi redzēju, un man bija tāds, kas tas tā kā, es viņu nebiju attaisījusi 2 gadus. Un tagad es braucu uz Ķīnu, un es domāju, ko man ņemt līdzi, zin kā, es gribu paņemt tā kā daudz līdzi, bet, lai es varētu vēl vairāk atvest, so man vajadzēja ņemt kaut ko tādu, ko es varēšu tā atstāt. Un man likās, ka šis būs diezgan krēms, es viņu paņēmu, es viņu šeit uzliku pirmajā dienā, es nākamajā dienā pamodos shining. Es viņu liku katru nākamo dienu, un es paliku shining. Viņš man pat palīdzēja pret blackheadiem, kā jūs redzat. Vēl bišķi ir, bet man bija daudz trakāk blackheadi. Man šeit tagad atkal ir bumps, jo es 2 dienas viņu neuzliku, jo man bija darbi, es visu laiku izmantoju make-up wipes. Man šie mazie bumpi visu laiku pazūd, kad es viņu uzlieku. Un šie ir maģisks. Ja tas tā turpināsies, es reāli viņu izmantošu visu savu mūžu. Un šis nav sponsorēts. Es domāju, ka jums varētu kaut ko pastāstīt smieklīgu, kā es sadraudzējos ar klienti, kurās darbā man nemaz nevajadzēja būt. Tad tā bija kāda trešdiena, es biju pabeigusi castings un es biju ļoti nogurusi, un es aizgāju napā. Tas bija es aizgāju gulēt 4 pa dienu, un es biju uzlikus modinātāju 6, jo man bija vakarā dance klasa un es gribēju iet uz dejošanu. Es tik saldi gulēju, un es pēkšņi pamostos no tā, ka manā istabā pēkšņi ir mana bukere no aģentūras, un viņa sāka, wake up, Emily, you have job. Man likās, ka es sapņoju. Un es tādu, what? Now? Tā kā es tikko pamodusies, vēl projām gribu gulēt. Es nebiju vispār domājis, ka man šodien būs darbs, kur nu vēl 6 vakarā. Un viņa ir tāds, yes, some client change model. Un ziniet, ko tas parasti nozīmē? Tas parasti nozīmē, ka meitenei kaut kas nav paticis pie klienta, piemēram, tur ir bijis pārāk augsts, pārāk grūti. Nu, parasti tā vienkārši nemaina modās, jo, tev parasti ir jāiztur, lai vai kas tur notiek. Un man bija ļoti bail. Man bija ļoti bail, ka tā meitene nav izturējusi to darbu, un tagad man tur sūta. Es tur aizbraucu, un jā, tur ir vēl pāris drēbes palkušas. Ok, man krāso, un izrādes vienkārši man pastāstīja, ka šī meitene bija no citas pilsētas, un viņai tajā dienā bija tā kā naktī jālido uz mājām uz savu valsti, tā kā man uz Latviju būtu jālido. Un viņa sāk raudāt, jo viņa saprata, ka tas darbs būs ilgāks nekā paredzēts, un viņa nokavēja savu lidmašīnu, netiks uz mājām, kas ir ļoti saprotoši. Tā kā, ja tev pēdējā dienā ir darbs, tas ir ļoti stulbi. So, viņa aizlidoja, viņa vairs nevarēja viņu pabeigt, un tad viņa ātri atrada mani, kas bija viņiem piemēros, tāds mīlīgs tips. Šeit ir dažas bildītes, man ļoti patīk viņa drēbes arī. Man ļoti patīk viņa stils, tik cool vienkārši. Un es arī ļoti patīk tam tīmam. Viņa pat pateica, ka es viņai patīk vairāk nekā tā ordinālā modela, un ka viņa gribētu ar mani strādāt nākotnē ļoti daudz. Es biju tik priecīga, tā kā, un vienkārši vau, kā es atradu šo klientu, kad man nemaz nebija īsti jābūt tur. Un šī klienta, viņa ir meitene. Un viņai es tik ļoti patika, un viņa ar man grib sarakstīties un draudzēties, varbūt iziet ārā. So, tik forši, jo nav nemaz tik daudz cilvēku šeit, kas runā ļoti labi angliski, lai tur viņiem draudzēties. Tāpēc es izmantoju katru iespēju. Es domāju, ja tu uztaisi draugus no tās valsts, kur tu esi, tu vislabāk iepazīsti to kultūru. Piemēram, man ir viena tiešām, var teikt, labākā draudzene Taivānā, Lorēnā. Viņa man pietrūkst. Un mēs ar viņu ļoti daudz kur gājām, viņa man mācīja dažādas vārdus, visu kaut ko pastāstīja par Taivānu. Viņa man aizveda uz saviem laukiem, citā pilsētā, mēs tur braukājām ar riteņiem, tur bija tik skaisti. Viņa man iepazīstināja ģimeni, viņa man parādīja visādas ēdienas.
Viņi man tiešām lika tur sajusties kā mājās, ka man tur ir kāds, viņi man tiešām kā māsas. Tā man pietrūks Taivāna. Bet jā, ok. Es izžāvēju matus, uzlieku nedaudz make-upu, jo viņi man tā teica, un mēs laižam uz darbu. By the way, ierakst komentārās savu mīļāko dziesmu vai playlist, kur tu izmanto, kad tu krāsojies. Es gribu zināt, jo man ir tik random mūdi. Vienu dienu es klausos tikai A$AP Rocky, nākamajā dienā es klausos tikai Taylor Swift, so I wanna know what you guys listen to. Make-up check. Fit check. Tas tāds pats kā vakar. Un tagad eju uz taksi, braucam uz studiju. Ok, pasākumā man jāieķer brokas, jo ir 11. Un es neko vēl nepaēdu. Nopirku tādu bulciņu ar dārziņiem pa 38 centiem. Something warm and something yummy. Man ļoti patīk daba pilsētā. Šeit ir tik daudz dažādu koku un pilnīgi visur ir krāsains puķītis, kas ļoti atdzīvina šo pilsētu, jo ja šeit nebūtu visādi zaļumi, izcīdos ļoti depresīvi. Šeit viss studijas ir tik stilīgs, tā kā reāli turēt atlēmēšu sāsīt tik daudz foršas bildes. Man ļoti interesē, ka šeit maksā, bet ļoti forši izstās. Man patīk, kā viņi uztaisīja make-upu, bet kāpēc viņi uztaisīja, var teikt, melnas uzacis? Man patīk šis fake marshall, kur saucas Masleko. Tikko pabeidz. 3,5 stundas kopā. It kā ir 18 grādi. Latvijā, ja būtu 18 grādi, tā jau būtu kā vasara. Bet man ir nosluši pirks no tā, ka man ir jaka, hudijs, džempers un kraklis vēl apakšā. Bet pēc divām dienām būs 30 grādi, tā kā. Tagad tieši laika, kad visi brauc mājās no darba. Un ir pilns ar sastrēgumiem. Ir īpaši daži tiem roļikiem. Es braucu mājās, un es vispār esmu ļoti izbadējis. Ir 5:00, nebija domājis, ka būs tik ilgi. Un sākumā es biju domājis kaut ko pasūtīt no ēdienu aplikācijas. Parasti, kamēr es aizbraucu mājās, viņš jau ir piegādāts, un tur ļoti daudz, kas ir garšīgs un ļoti lēts, bet tad es atcerējos par vienu lietu, ko es gribu izmēģināt. Ok, es nevaru nocēsties līdz tam, kad es uztaisīšu galveno ēdienu, ko es nopirku, tāpēc nopirku arī šādu dārziņu. Plācenīt. Ļoti garšīgi, garšo pēc ceptiem kapustiem. Ja kas, šis ir mūsu dārs. Wow! Tātad es nopirku zemeņu pienu. Šo savu... Tas nav tas, ko es gribēju paņemt. Nu labi, es gribēju citu garšu, bet tāpat šis arī garšīgs. Mana mīļākā tēja, kā jūs redzat, es jau vakar izvēru divas tādas, ļoti garšīgi. Un galvenā lieta, ko es ilgi gribu pamēģināt, ir šis pašs sildošais, milzīgais, dārgākais, nevis hotpot, bet nūdeles vienkārši, čipa instant nūdeles. Bet tad es domāju, es ieraudzīšu šo, kas bija vislētākās nūdeles. Un es domāju, ka es varētu uztaisīt viņiem salīdzinājumu, kuras ir labākas vai atšķirības, bet... Lai jūs to redzētu, jums jāiet vai uz man TikTok, vai arī šis video būs rīlos. Tā kā tiekamies pēc tam, kad es pēdīšu. Wow, es tikko pabeidzu taisīt to video, un, ok, rezultāti actually šokēja man nedaudz. Spoiler alert, man patika lētais labāk. Es domāju, ka es varēšu līdz paslinkot un pēdot video, bet atnācu, un es sapratu, ka viss ūdens aparāts ir noplūds, tāpēc es to savākšu. Es biju pēdējā, kas lika ūdens spunduli, jo varbūt tā ir mana vaina, varbūt tā nav, es nezinu, bet man ir sajūta, ka neviens cits viņu nesavāks, tāpēc. Tātad ir 8 vakarā, es tikko iznesu miskasti, oi cik tumšs. Un es domāju aiziet pakaļ 10. Sākumā es aiziešu uz ļoti cheap veikalu, kur ir viss kaut kas pa mazāk kā eiro. Cerams atradīšu kaut kādas končiņas, ko nolikt istabā kādreiz, kad gribas kaut ko bišķiņu uzkost, un vēl pēc saldētiem jogurtiem. Tāda šī ir augšpasaule, kā man patīk teikt, un tūlīt mēs noiesim lejā, un tur lejā ir pavisam cita pasaule. Tāda šeit lejā
ir pilns ar veikaliem, pilns ar ēdieniem, un šis ir tas lētais veikaliņš. Daudz, ka šeit maksā 4 joņi, kas ir 50 centi, arī Red Bulls. Arī šī vanta interesantā, kā arī tepat var dabūt Starbucks kafiju pa eiro. Cik es atceros, arī šis ūdens kāsātais zaļais bija diezgan dārgs Latvijā, viņš šeit maksā 50 centus. Bet, šajā veikalā viss cenas ir zemāk nekā parastajos veikalos. Kā jūs redzat, arī visādas maizītes un bulciņas maksā 50 centi, un šī vafelīte ir arī ļoti garšīga. Un, ziniet, nav tā, ka šīs lietas būtu sliktākas, jo viņas pārdodas arī visos citos veikalos, bet pa apmēram 3 reizes lielākām cenām. Kā arī šī ir vienīgā vieta, kur es redzēju magnumu pa 70 centiem, un šeit ir mačas magnums, kas ir debesšķīgs, kā arī šis te mango, bet viņu šeit pašlaik nav. Un te ir arī moči saldējums pa 20 centiem. Paņemšu šo Fantai līdzīgo limonādu pa 17 centiem. Te ir ļoti interesanti Red Bulli ar dažādām garšiņām. Es varētu paņemt kādreiz, kad darbā vajadzēs. Un somberī pa 50 centiem. Wow, pat viņčuks var dabūt. Cik no jums ir pirkušas budak nūdels pa 4 eiro, jo šeit viņas pa 1 eiro. Protams, šeit ir Oreo pa 60 centiem. Un arī dažādi pokīs zem 1 eiro. Es tikko sapratu arī tās nūdeles, ko es nopirku šodien priekš video pa 4 eiro, šeit pa 2 eiro. Un ja jums nepietiek ar šīm čips pakām, tad jūs šeit var dabūt arī nedaudz lielākas. Lejs pa 60 centiem ar olu garšu. Atvainojos, tas nav lejs. Šis ir lejs. Tāpatās, gan arī tāda pat cena. Ļoti daudz dažādu žēlēs, jo viņam garšo žēlēs, kā arī visādas draižējas. Čupa čips končiņas par 30 centiem, šīs Japāņu končiņas par 60 centiem, maksāt viņas Japānā maksāja vismaz eiro. Es tikko iztērēju 8 eiro šajā veikaliņā, man diezgan daudz lietiņas, tā kā es sapratu, ka es laikam neiešu pēc šiem jogurtiņiem, tām vairs nav naudas. Smuki drēbīts vispār, bet es ļoti gribu kaut kādu piena tēju, ejam skatīties, kas mums ir. Šeit arī nav tik daudz cilvēku kā parasti, šeit parasti viss ir pārpildīts. Es eju atpakaļ mājās. Man ļoti patīk, kā izstāst šeit, kur mēs dzīvojam, ļoti liels Uniqlo un ļoti krāsaini vienmēr. Šeit arī bija jogurtiņš vispār, viņš nav ciet tomēr. Bet es nenopirku nekādu tēju, jo mana karte nestrādāja tur, kur es gribēju. Es sapratu, ka mums ir daudz dzērienu arī šeit. Pie maniem jogurtņiem parasti bija tāda piparmērtēja, kas man ļoti garšoja. Un tagad šeit piparmērtēja ar zemenēm. Es eju nopirkt. Dabāju savu tēju. Ja kas jāsaka, visur ir zemeņu sezona, tā kā visur ar zemenēm. Ir ok. Man bija nedaudz ērti, jo tā kasiera bija aizmudas pie kases. Viņam vajadzēja modināt. Un šī piparmētru zemeņu pientēja maksāja €50. Es tā kā atnācu mājās, un viss, ko es biju saslaucījusi, atkal viss ir izlījis. Ir jau 12 naktī. Es neko īsti pēc kastīņiem vairs nedarīju. Bet es tikko saņēmu paciņu, kuru es gaidīju. Man kādu nedēļu nāca džinsu jaka. Viņa bija ļoti lēta, bet viņa ir diezgan smaga. Tā kā es ceru, ka viņa būs laba. Šādi viņa izstījās bildē. Man ir viens tāds tumšāks džins, un es vēlos tādu jeans on jeans fitu. Tāpēc es pasūtīšu šo jaku. Ok, man šķiet, ka no viņa dēļ es paņēmu XL izmēru. Rīt es noteikti piemērīšu viņu ar džinsām. Jā. Labrīt! Tās manas datorbrilles un pašlaik pamodos 9. Tagad pulkstens ir 10 un
11. man ir online castings, tā kā es tūlīt sākšu krāsoties. Pēc tam man ir doma aiziet uz kafejnīcu, varbūt pamācīties, paidot video. Un vakarā ir dejošana, jo šodien man it kā pa dienu nav casting, tā kā mēģināšu padarīt kaut ko citu produktīvu. Tikko beidzās online castings, bija daudz, kas jāpauza un jāparāda. Vienīgais, kas man nepatīk online, ir tas, ka vienmēr ir diezgan slikta gaisma, jo tur, kur ir labs fons, piemēram, lielajā istabā, tur ir šausmīga gaisma un izties, es nezinu, es ceru, ka es viņam patiku, bet, jā, redzēs. Tagad es ļoti gribu ēst brokastu. Es jau pasūtīju savu vienu tā kā mango un zemiņu smoothie. Viņš pēc 2 minūtēm būs klāt. Tadā! Ai, cik augsts. Parasti viņš šeit taisa no svaigiem augļiem, arī svaigām zemenēm, mango. Bet šis garšo ļoti sasaldēts, vai arī tur ļoti daudz ledus. Pirmo reizi es domāju pamēģināt no šīs vietas, parasti sūtu no citurienes, un es domāju, ka es no šeit es nesūtīšu. Tikko uztaisīju tādu unboxing video priekš vienas ķīniešu firmas, priekš ķīniešu Instagrama. Viņi man atsūtīja šādas ļoti cute zeķītes, kas ir ideāli. Man tieši gribējās atkal sildas zeķītes. Un šādi krekliņi, ļoti forša kvalitāte, ļoti laba. Vienīgais ir kaut kādas strīpas, ar ko viņi izmazgāsies. Un tagad es domāju, kādu outfitu man vilkt uz kafejnīcu, tieši mācīties. Es domāju, sākumā izmēģināt uzvilkt šo džinsu jaku ar šīm biksēm. Man šķiet, ka diezgan tuvs tonis būs kopā, bet ārā ir 30 grādi. Beidzot! Varbūt mēģināšu kaut ko netik biezu. Tātad, šādi izstāsta šī jaka uz manis. Un man pašlaik grūtāk, ka es tiešām saprast, vai man patīk vai nē. Jo man patīk, kā viņi izstījās citiem cilvēkiem. Man patīk džins un džins. Bet es tiešām nevaru saprast, vai man patīk šī jaka. Tā kā, jā, man patīk. Bet vai tas ir mans stils? Varbūt man viņu sūtīt atpakaļ. Tā jau viņa ir ļoti ērta. Cute. Viņa pašlaik ļoti smirt pēc līmes, bet to var izmaskāt. Ko jūs domājat, lūdzu paskatiet? Taisīju logu un ārā tiešām ir karsts. Kāpēc viņi visi staigā jakās? Tagad es esmu ļoti apjukusi, kā man ģērbties. Bet pirms reiz kafejnīcu man vajag aiziet pēc ēdienu, ko es pasūtīju superlēti. Es pa 1 eiro kopā samaksāju, pasūtīju jogurtu un mango, redzēsim, kāda viņa būs. Un izņemt vienu paciņu no papmata. Manuprāt, tas statīvs, tā kā, yes. Un tad mēs dosimies uz kafejnīcu. Redzot, ārā ir silts, bet arī viss ir super mitrs. Tagad nelīst, bet tāpatās viss slapš. Manuprāt, šodien visu dienu nelīst, vakar tikai lija. Sabiju savu ēdienu. Ārā ir riktīgais Ķīnas vasaras laiks. Tagad jūties kā saunā, jo ir nereāli mitrs un karsts. Tā kā vējš pat ir karsts un vienalga, ko saģērbs, tas sasvīts uzreiz. Ok, es nedaudz sajaucu un atnācu no statīvas pēc krekliņš. Tāds skins tāds. Viņš smažo pēc kanēļa. Karsts viss smažo pēc līmes. Bet, viņš ir tāds skins type apspīlēts. Domāju, ka būs labs. Es nomainīju tomēr bikses, jo tās man bija ļoti garas un gāja pa zemi, un zemi ir slapja. Tā kā, jā, dodamies uz kafejnīcu. Es atradu to kafejnīcu, bet viņa bija tik pārpildīta, Iešu mājās mācīties, jo nevar atrast nekur nevienu citu kafejnīcu, kas nav pārpildīta. Dēļ man uznāca baistas, ka arī sāk sāpēt galvu, manuprāt, izdzēšu ir laika slāpt. Laikam, tāpēc viņi visi ir saģērbušies silti, jo, nezinu, varbūt man sapūta vai kas, bet liekas, ka nebūs labi. Es nopirku 7-Elevenā burgeru pirmoreiz pamēģināšu, spicy chicken un pasaules garšīgāko ledus tēju. Es nevaru saprast, vai man patīk vai nē. €10, tur esi sieriņš, asā vistiņa. Viss kārtībā, bet ļoti daudz maize. Cikās. Es nomainīju outfitu un došos uzfilmēt dance video. Mēs esam 20. stāvā un kā jūs redzat, šeit apkārt ir vēl pilns ar mājām. Wow, man tā patīk jumti šeit. Es nezinu, cik labi ideja ir dejot pirtī. Jo visu laiku liekas, kas no ģīpšu.
Bet es ceru, ka man sanāca vismaz viens video, es filmēju kādu 10. Jā, es eju atpakaļ mājās. Mēs tikko pabeidzām kastingus, nopirku savu tēju, un tagad mēs ar manu istabas biedru brauksim ar riteni uz zooparku. Mums tupatās 10 minūšu attālumā ir zooparks, kur ir tā kā izglābtie dzīvnieki no cirka, un ir tikai 2 vai 3 eiro, un tur ir panda. Tā kā, jā! Šeit pat ir dinozaurs, un jā, un pils. Mēs atradām pandu, bet viņa guļ. Ļoti daudz visādi ķīniešu stilā ēdieni, snaki, un tad šeit ir visādi karuseļi arī. Vispār šeit daudz plašāks nekā man likās, un ir ļoti skaisti, bet daudz dzīvnieciņi tā kā gulēja iekšā, bet nebija arī daudz cilvēku, jo šodien ir kādi 15 grādi. Es zinu, ka tagad bija jau 30 grādi, tad viss ir pārpildīts. Tur bija vienkārši nereāla satiksme, tāpēc pazaudēju savu istabas biedru, un es viņu jau kāds 5 minūtes gaidu. Es ceru, ka viņa neaizbrauc nepareizi. Tikko sazvanījāmies, un es nezinu kā, bet viņa ir arī tur, kur es, bet uz tiltu tā kā mēs satiksimies vienkārši mājās. Tagad mēs atnācām atkal uz Hotford. What's up? Like it with this. Really? Mēs parādāmies, atnācām mājās. Izņēmu 2 paciņas, man vēl gaida kādas 5 paciņas mājās, tā kā es uztaisīšu vēl vienu unboxing video tulīt, ko jūs varēsiet redzēt TikTokā. Un jā, es domāju, ka ar šo es arī beigšu šo vlogu.